pelotonam. Jau pasaka, tam iezīmietie, kā ar mopēdu ir jābrauc, viņš nav obligāti jāstum. Stums ar kaut kādu krāģīti ar riteņiem. Ķerru var stumt. Tas ir mopēds ar benzīnu, viņš ir jābrauc. Bet iezīmietis laikam nesaprotam, to īpatnējo gurnu apsēju, ka tas birķis ir ar gāzi darbināms, ne, bet rūcināms. Un jābrauc ar viņu ir. Ainārs Kāro tikmēr ir līderis ar 1001. numuru. 6 minūtes paies ļoti ātri un brauciens turpinās. Skatos, kur ir mazais Ikstītis ar 8. numuriņu, kas man tik ļoti iepatikās pirmajā braucienā. Kanādas Indiānis ar 71. numuru. Jau ir sarunājis politisko patvērumu Latvijā. Viņš pārcelsies dzīvot Latvijā, lai varētu turpināt trenēties un piedalīties zelta mopja sacensībās. Viennozīmīgi. Ir arī Ikstītis ar 8. starta numuru standartam. Mazais puisītis ar ļoti īpatnējo braucamo ar 8. numuru arī ir no Apes. Tātad Apes braucējs, 8. starta numuriņš. Līderis ir Ainārs Kāro ar 1001. numuru, 2. vietā 141. numurs. Un 3. vietā 343. bet 4. vietā 111. numurs. Mazais Ikstītis Ralfiņš no Apes ir 32. vietā ar 8. numuru. Kāda dramatiska cīņa notiek par katru vietu trasē. Nevienā lielajā motociklu klasē nav bijusi tāda cīņa. Un kādā jūrniekam nevisai labi iet, jā. Indiānis viņu ir apsteidzis, un Indiānis ar 71. numuru uz doto brīdi atrodas 28. vietā. Beāte Baltā spēlē uz līdzjutējiem. Arī pirmajā braucienā, arī Apes pārstāve, jā, pirmajā braucienā arī viņa tikpat eleganti šeit līdzjutējus sveicina ar savu īpašo BB numuru uz mopēdā ļoti jauko. Džentlmeņi palīdz Beātei, jā, lai Beāte varētu nobraukt vismaz 2 apļus, nevis 1 apli, kā tas bija pirmajā braucienā. Tikmēr līderis tikai ar 8 desmitaļu pārsvaru pār 2. vietā braucošo lielisko mopēdu savaldītāju ir Ainārs Kāro ar 1001. numuru, 2. vietā Andris ar 141. numuru un Rando no Igaunijas ar 111. numuru ir. Kas tur pizarniekam noticis? Apstājies ir. Ceturtais numurs. Ugunsdzēšam jāparādi uz muguras, tos viņš neizmanto, bet 4. numurs. Pilnā ugunsdzēsības ekipējumā atrodas trases malā, un pagaidām viņam ir 4. starta numuram ir 31. vietā. Kā tur klājās Beātei Baltai? BB, ne jau brokastis, bet BB, tas nozīmē Beāte Baltā Ape. Nav pēdējā vietā, viņa nav. Viņa pienās trasē, viņa ir 40. No 47 braucējiem Beāte Baltā. Apes burvīgā Jaunkundze ir 38. vietā. Oi, kas par kāpumu ranga sarakstā Beātei Baltai ar mistisko numuru BB. Jūs varat daudz domāt, kāpēc viņai tāds numurs BB. Pateikt jums priekšā. Labāk paši izdomājiet. Un līderis ir Ainārs Kāro, 1001. numurs, 1. vietā. Reku tad ritenis, ja? Jā, vēl reku šito, redzi?
Un 4. vietā ir vēl viens apes braucējs Petris Kuboliņš ar 144. numuru, bet tā ir 4. vietā. Tā nedaudz godā piedestāla pārkāpienu. Aicik sportā nepateicīgais šī 4. vieta, jo priekšā viņam ir vērstais Esipojs ar 111. numuru. Ak, Dievs, tas tāds! Nu, tad šitā kā ir. Protams, apes līdzjutējas interesēm, kurā vietā ir eleganta mopēdu savaldītāja ar BB numuru 38. vietu, viņa pagaidām notur. Līderis ir Ainārs Karro ar 1001. numuru. Tā nav 1001 nakts pasakas, tas ir ķerdekļu līderis Ainārs Karro standartu vērtējumā. 2. vietā atrodas un 3. vietā 111. numurs, bet 4. vietā 900. numurs, bet uz 5. vietu ir atkritis 144. numurs. Apes braucējs, kurš iepriekš jāplīd tikai Petris Kuboliņš, kurš tikai atpalika no 3. vietas. Kā vienā elpas vilcienā strauji mainās šajā ļoti dinamiskajā, ātrajā, pedāļu minošā, kupošās, ķerdekļu, spurdekļu un šmirģeļu klasē, ko mēs saucam par zelta mopēdu sacensībām. Kāda nopietnība, kāds azarts mums trasē ir. Kādu lielisku ekipējumu Kanādas indiānis cīnās uz velna paraušanu un mēģina iebraukt 20. 71. numurs jau ir pakāpies uz 25. vietu. Ne jau par velti viņš meklē politisko patvērumu tagad Latvijā, jo Kanāda neviens ar šādu šmirģeli nebrauc. Viņam nevajag ne Kanādas mūža mežos, viņam nevajag ne Kanādas kliņštu kanjonus, viņam nevajag ezerus, viņam vajag zelta mopēdu sacensības. Kūpošu šmirģeli un 71. numurs ir cieši nolēmis palikt Latvijā un trenēties, lai varētu uzvarēt zelta mopēdu sacensībās. Un izskatās, ka uzvaru ar 22 sekundžu pārsvaru par konkurentiem izcīnīs Ainārs Karro, elegantā, baltā žaketē, terpies, apes, motokluba braucējs Ainārs Karro, 1001. numurs. Tagad vēl tikai šlipse jāuzliek, un tā var nākt pakaļ balvām. Ancuks jau labais. 2. vietā paliek šajā braucienā Andrejs ar 141. numuru un 3. vietā Kristaps ar 900. numuru. Beāte atkal brauc pretējā virzienā. Nu, Beāte, ko tas nozīmē? Tu gribi tūk tuvāk? Tu gribi tik tuvāk godā piedestālam, jā? Aha. A tev tas mopis vispār rūc? Ja tu tikai visiem te zīmējies ar savu burvīgo smaidu. BB, nu jā, Beāte baltām. Aplausi Beātei no